jau sen bija aizdzinis jautros vasaras putnus, pa kalniem auroja augsts vējš un rāva no kokiem pēdējās nodzeltējušās lapas, un līdz ar rudens lapām krita lietus lāses. Mežā bija drēgns un augsts, bet gādīgās skudras namiņā pavardā jautri splakšķēja uguns. Gar sienām bija saliktas ozola zīļu čaumalas pilnas ar kviešu graudiem. Vecā skudra pirmā nosēdās pie galda un uzsauca: Bērni, laiks pusdienot! Vecās skudras dēli, vedeklas un meitas ar savām karotēm un bļodiņām žigli pieticēja pie galda. Tajā brīdī kāds klusu pieklauvēja pie durvīm. Aiz tām atskanēja bikla balstiņa. Atveriet! Kas tur ir? Uzsauca vecā skudra. Tas esmu es, kaimiņien, Sienāzītis Spēlmanītis. Vai tiešām tu mani nepazīsti? Ko tev vajaga? Dusmīgi noprasīja skudra. Vai tad tu neatceries? Jautāja Sienāzītis. Vasarā, kad tu izprecināji dēlu, es visu nakti spēlēju viņa kāzās. Toreiz tu apsolīji samaksāt man par darbu, kad būsi sagādājusi pārtiku ziemai. Ko vēl neteiksi? Iesaucās skudra. Pirmo reizi dzirdu, ka spēlēšanu sauc par darbu. Tev nav taisnība, kaimiņien. Kā kurš var, tā strādā. Bet pēc manām domām tā, kas tev ir, tas ir, un no citiem nav ko prasīt. Tie ir slikti vārdi, uzsauca Sienāzītis. Vai tad tu neredzi, kāds ārā laiks? Lietus gāž, vējš pūš, man spārniņi galīgi izmirkuši un kājas pavisam sastingušas. Es 2 dienas neesmu ēdis. Atver, ļauj apsildīties. Atdod man, ko esmu nopelnījis. Vācies prom, klaidoni, iesaucās skudra vēl skaļāk. Neko es tev neesmu parādā. Ko domājies? Šis esot mums kāzās spēlējis, un tas saucoties darbs, skaidri jāsmejas. Un skudra aizslēdza durvis. Nabaga Sienāzītis nokāra galvu un ar savām nosalušajām kājām brida pa dziļajiem dubļiem prom. Tā iedams, Sienāzīt? Jautāja viņam Vāverīte. Pats nezinu, kur, atbildēja Sienāzītis. Nav taisnības pasaulē. Vasarā skudra izprecināja dēlu, es spēlēju viņu kāzās. Skudra teicās man samaksāt, kad būs sagādājusi barību ziemai, un es nu pat kā biju pie viņas aizgājis. Viņa mani izdzina, ne graudiņa neiedevusi. Ja tādas tās lietas, ej sūdzēties! Vāverīte uztraucās. Kam tad, lai es sūdzos? Skudru karalienei. Viņa dzīvo pašā meža biezoknī, pļaviņā. Ej un izstāsti visu viņai. Nu ko? Jāiet vien būs, nolēma Sienāzītis un gāja tālāk. Nebija viņš ne 100 soļus nogājis, kad satika Mārīti. Labdien, Sienāzīt! Kur tu tā iedams? Eju pie skudru karalienes, sūdzēties. Mārīte spārniņus vien noplātīja. Sienāzīti, vai tev prāts? Viņa iesaucās. Vai tad tu nezini, ka jaunā princese ir smagi slima? Viņa mirst un neviens nespēja viņu izdziedēt. Vecā karaliene ir briesmīgi dusmīga. Nē, uz turieni, ja gribi palikt dzīves. Bet ja neiešu, tad tik un tā badā nomiršu vai nosalšu.
atbildēja Sienāzītis un gāja vien tālāk. Tikai pret vakaru noguris un izsalcis viņš nokļuva pie Skudru karalienes pils. Ap pili bija augsti mūri, gar mūriem soļoja sardze, milzīgas spārnotas skudras. Sienāzītis saņēma dūšu un pieklauvēja pie vārtiem. Ko tev vajag, klaidoni? Noprasīja vārtu sargs. Es meklēju taisnību. Taisnību? Te jau pat tārpiem jāsmejas. Taisies labāk attiec prom no šejienes. Mūsu mājās nelaime. Jaunā princese guļ uz nāvi slima un neviens nevar viņai palīdzēt. 20 kamenes pūšļotājas viņu ārstēja. 20 tauriņi dziednieki princesi dziedināja. Bet nekā, kā slima tā slima. Neviens nespēja palīdzēt. Karaliene aiz dusmām lika visiem dakteriem galvas nocirst, un tu vēl atnāci te taisnību meklēt. Ej prom, kamēr vēl esi sveiks un vesels. Man savas galvas nav žēl. Saki labāk, kā pie karalienes piekļūt? Ej prom, kad tev saku. Tā kā tu šo pašu brīdi laistu mani iekšā. Sienāzītis galīgi izmisis iesaucās. Tajā brīdī no pils balkona atskanēja vecās karalienes bargā balss. Kas tur lejā trokšņo? Es ne, karalien, iesaucās vārtsargs un nokrita uz ceļiem. Te atnācis kāds klaidonis Sienāzis, viņš te troksni taisa. Nocirst viņam galvu, pavēlēja karaliene. Tu vispirms uzklausi, ko es teikšu, skaļi uzsauca Sienāzītis. Bet bargā Skudru karaliene jau bija iegājusi savās istabās. Spārnotie sargi metās izpildīt karalienes pavēli. Viņi saķēra Sienāzīti un veda to uz soda vietu. Tur viņu jau gaidīja liels drūms bende. Sienāzītis saprata, ka no nāves viņam neizbēgt, un teica bendem. Esmu dzirdējis, ka uz nāvi notiesātā pēdējo vēlēšanos parasti izpilda. Vai tas tiesa? Jā, atbildēja bende, bet vispirms jāzina, kāda ir šī vēlēšanās. Saki, ko tu vēlies, un tad mēs redzēsim. Es gribu pirms nāves paspēlēt vijoli. Tādu vēlēšanos var izpildīt, bende piekrita. Spēlē. Sienāzītis paņēma savu vijoli, pārlaida roku pār stīgām, pavilka lociņu un vijoles sāka dziedāt. Tā dziedāja par pļavām ar košām puķēm, par vējā žūžojošām druvām, par visu, ko Sienāzītis vairs nekad neredzēs. Sienāzītis spēlēja un atvadījās no savām dziesmām. Un tik skaistas, tik skumjas bija Sienāzīša spēlmenīša dziesmas, ka pat bendes sirds žēlumā nodrebēja. Viņa acis pieplūda asarām. Sāka šņukstēt vārtsargs pie vārtiem, raudāja sargi uz pils mūriem. Bet visbrīnumainākās lietas notika pilī, karaļmeitas guļamistabā. Līdz ko tur kļuva dzirdamas Sienāzīša pēdējās dziesmas, slimā princese atvēra acis. Viņa sāka klausīties un juta, kā ar katru brīdi arvien vairāk viņai atgriežas spēki. Maz pamazām sirds sāka pukstēt aizvien straujāk, asinis dzīslās sāka ritēt ātrāk, bālie vaigi kļuva sārti,
Kas tur tik brīnišķīgi spēlē? Viņa jautāja vārgā balsī. Kāds klejojošs spēlmenis, kam jūsu māte piespriedusi nāves sodu, kalpone viņai paskaidroja. Tā ir viņa pēdējā dziesma. Princese piecēlās un ātri piegāja pie loga. Līdz ko sardzes vīri, vārdsraksts un bende viņu ieraudzīja, tie visi kā viens ar asarām acīs nokrita ceļos un sāka lūgt. Princese apžēlo Sienāzīti, viņš tik skaisti spēlē, mēs vēl nekad neesam dzirdējuši tik skaistu mūziku. Pavadiet viņu uz šejieni, pavēlēja princese. Līdz ko Sienāzītis bija pārkāpis slieksni, karaliene viņam teica. Tu izglābi manai meitai dzīvību, es tevi apbalvošu. Saki, ko tu vēlies? Es varu tevi padarīt par bagātāko vīru manā karaļvalstī. Sienāzītis pasmaidīja. Mani par bagātāko vīru? Bet vai tu kādreiz esi redzējusi bagātnieku, kas spēlē un dzied? Nē, karalien, man bagātības nevajag. Es negribu aizmirst savas dziesmas, un es arī neesmu pieradis dzīvot uz citu rēķina. Ko tad tu gribi? Es gribu taisnību. Taisnību? Visi bija briesmīgi pārsteigti. Vai tikai Sienāzītis no bada nav prātā sajucis? Taisnību taču nevar ēst, nedz arī dzert. Jā, taisnību, atkārtoja Sienāzītis. Vasarā visi mūs sauc uz kāzām, uz kristībām, uz visvisādiem svētkiem. Mums nemaz neatliek laika sagatavot pārtiku ziemai. Un visi apsolās samaksāt tad, kad būs novākta raža. Saka, pagaidi, Sienāzīt, tagad uzspēlē, uzjautrini mūs, un ziemā mēs tev par to samaksāsim. Bet līdz ko vasara pagājusi, visi uzreiz aizmirst savus solījumus. Neviens negrib maksāt par mūziku. It kā spēlēšana neesot darbs, mūs sauc par sliņķiem. Viņi, redziet, strādā, bet mēs tikai spēlējot un dancojot. Tu pajautā zemniekiem, karalien, viņi tev pateiks, ka viņiem daudz vieglāk pļaut un ravēt, ja apkārt skan mūsu balsis. Un mazie bērni šūpuļos, kas viņus iemidzina ar šūpļu dziesmu, kamēr māte strādā uz lauka vai dārzā. Vai tie neesam mēs? Un vai tad tas nav darbs palīdzēt citiem strādāt, iepriecināt viņus, uzmundrināt un uzjautrināt? Es atnācu tev pateikt, karalien, ka prasu samaksu par savu darbu. Es pēsu to, kas man pienākas. Sienāzītis apklusa. Galminieki nokāra galvas. Vecā karaliene kļuva domīga. Tādus vārdus viņa vēl nekad nebija dzirdējusi, un tagad nezināja, kā rīkoties. Var jau būt, ka tev taisnība, viņa teica, pakratījusi galvu. Bet es nezinu, ar ko un kā tevi apbalvot. Nezini? Ja tu nezini, es tev pateikšu. Hei, skrīveri, panāc šurp! Pavēlēja Sienāzītis kādam no karalienes skrīveriem. Sēsties un raksti to, ko es sacīšu. Raksti tā. Pavēle. Pavēlu visām skudrām nekavējoties samaksāt Sienāzīšiem visu, kas viņiem pienākas par vasaras mūziku. Kopš šīs dienas tik ilgi, kamēr pasaule pastāvēs, visām durvīm, pie kurām Sienāzītis pieklauvēs, jātop tūdaļ atvērtām, jo kur ienāk Sienāzītis, tur ienāk dziesma, un līdz ar dziesmu ienāk darba prieks. Kas to neizpildīs, tiks bargi sodīts. Bet tagad, karalien, ja gribi paraksti šo pavēli un izsūti ar saviem ātrspārnotajiem sūtņiem pa visiem skudru pūžņiem. Karaliene saīga. Nē, Sienāzīt, viņa sacīja. Es izdomāju ko citu. Labāk es iecelšu tevi par savu galma dziedoni. Paliec pie mums un iepriecē mūs ar savām dziesmām. Pie mums tu dzīvosi siltumā, būsi paēdis. Tev būs mīksta gulta un nebūs nekādu rūpju. O, nē, lepni iesaucās Sienāzītis. Dziedonis nevar būt kalps, kaut arī karaļa kalps.
Mūsu dziesmas skan tikai brīvībā, plašās druvās un zaļās pļavās. Mēs dzīvojam nabadzīgu, bet brīvu dzīvi. Es nevaru dziedāt mājā, zem kuras logiem staigā bende. Ja vai tu esi aizmirsusi, ka pirms stundas man tikko nenocirta galvu? Ja gribi, izsūti pavēli skudrām, bet ja negribi, dari kā zini. Bet ja jūsu izslavētās skudras to nepildīs, tad zini vienu. Neviens sienāzītis nekad nemūžam nespēlēs un nedziedās jūsu svētkos. Dzīvojiet bez dziesmas, ar Dievu. Lepnais sienāzītis pasita savu vijoli zem spārniņa un nepaklanījies aizgāja. Uz sliekšņa viņu sagaidīja saulstariņi. Saule it kā tiešām bija palūkojusies ārā no mākoņiem, lai sasildītu nabadzīgo, bet lepno un brīvo dziedoni.